Tad, kad man pateica, kas būs mūsu nākamais viesis, es domāju, nu būs skarbi. Tūliņās viņš atnāks, pateiks, kā ir, un tajā brīdī mums skaidrs, kā ar to nākotni, nu, paši saprotiet. Jo ir forši, ir vajadzīgs tas uzrāviens, pareizi, ir vajadzīga tā ticība. Un tad ir vajadzīgs kāds, kurš pasaka, ziniet, Džeki, tas viss ir baigi smuki, bet cipari un tendences ir šādas. Un tad tā kā, nu jā, ko tad mēs tagad te varam iesākt. No otras puses, gal galā tam visam ir zināms pamats. Un nav nekā svarīgākā ārstēšanas procesā kā pareiza diagnostika. Tāpēc arī aicinājām Ģirtu Rungaini šodien šeit kā mūsu nākamo diskusijas dalībnieku. Ģirts, starp citu, ir studējis gan matemātiku, gan fiziku, gan banku zinātnes, strādājis vairāku Latvijas banku vadībā. Nu, es negribu lietot to vārdu, bet es neatrodu citu apzīmējumu. Reāli rubīja fišku tajā lietā. Tieši runājot par cipariem, tendencēm un lielo bildi. Ģirt. Paldies. Tās lielās tēmas ir pirmkārt enerģija. Ir skaidrs šobrīd tas, ka pasaule kaut kur atrodas pīķa naftas rajonā, un tas nozīmē, ka kopumā dārga un trūkstoša enerģija ir mūsu apskatāmās nākotnes realitāte. Neskatoties uz slānekļa gāzi, Amerikas Savienotās valstīs un apgalvojumiem, ka viņi kļūs pēc 15-20 gadiem pašpietiekami, tā ir neliela epizode. Pa lielam ir skaidrs, ka lēti iegūstamā un viegli iegūstamā nafta kopumā pasaulē iet uz otru pusi. Un līdz ar to enerģijas taupīšana un dažādas izmaiņas, kas saistītas ar enerģiju, būs pasaules dienas kārtībā un arī mūsu visdienas kārtībā. Gan kā gudrie tīkli, gan kā izkaisītā ražošana, gan kā teiksim, savas dzīves pārvērtēšana attiecībā uz transportu, uz dzīves apstākļiem, uz mūsu dzīves platībām, uz ceļošanu, uz daudzām citām lietām, ienesīs spēcīgas korektīvas. Mums nav tik daudz laika iedziļināties, tā ir viena milzīga tēma, bet tātad tēma numur 1 ir enerģija. Tēma numur 2 ir demogrāfija. Pasaulē tātad iedzīvotāju pieaugums ir sācis sabremzēties, ir skaidrs, ka varbūt mēs pat nebūsim 9 miljārdi. Tajā brīdī, kad sievietes iegūst izglītību, ir pieejama kontracepcija un bērni nemirst, dzimstība diezgan ātri nokrīt līdz 2 un daudzās vietās arī zemāk par 2. Un šis process aizņem arvien lielāku daļu pasaules, bet demogrāfija lielā mērā ietekmēs procesu, kas notiek pasaulē. Pirmkārt, no politikas viedokļa, arābu pavasars lielā mērā ir demogrāfijas jautājums, jo revolūcijas notiek tad, kad ir daudz jaunu vīriešu, bez darba un bez sievietēm. Ja viņiem vēl klāt ir ieroči, tad tā ir, kā saka, droša revolūcijas recepte visā vismā. Apmēram līdzīga situācija bija, teiksim, ap 17. gadu, kad atgriezās karavīri no frontes Krievijā. Tas pats šobrīd ir arābu pasaulē. Sievietes bagātajiem un vecajiem, iztiks līdzekļu nav, ir daudz jaunu vīriešu, augsts testosterons. Atbildi ir un risinājums ir revolūcija. Protams, vēl klāt, teiksim, pastiprināt faktors ir informācijai. Tālāk, šī demogrāfijas situācija dažādās izpaudīsies dažādi tuvākā laikā. Eiropā tā ir depopulācija. Arī Latvijā tā ir depopulācija, bet depopulācija šodien notiek gan Šveicē, gan Vācijā, teiksim, arī virknē citu valstu un ietekmēs. Vēl viena lieta, tas nozīmē mūža izglītību, jo cilvēki dzīvo ilgāk ir salīdzinoši pie labas sajēgas, nozīmē visu mūžu ir jāpārmācās. 50 gadus atpakaļ, mēs esam 50 gadu laikā pārvietojušies no nav mašīnas līdz tādām mašīnām, kā viņas ir, no nav telefona līdz iPhone'am, no kas ir kompjuters līdz internetam un tā tālāk, teiksim, tūkstoši citās jomās. Kas jums liek domāt, ka nākamos 50 gados tās izmaiņas nebūs vēl 10 kārt lielākas? Līdz ar to tas nozīmē, ka reāli ik pēc dažiem gadiem mums ir jāpārmācās visu mūžu laikā. Izglītība, tādā izpratnē, dzīves universitāte labākajās revolucionāru tradīcijās ir tas, kas mums lielā mērā stāv priekšā. Dažādas citas lietas, kā piemēram kopšana vecāku cilvēku, kādā veidā pensijas sistēmas sabrukums globāls,
šīs teiksim, Bismarka pensijas sistēmas pārēja visticamākais uz austrumu pensijas modeli, kad ir jāuztur savi vecāki, un tā teikt, ja te nav bērni, kas te uztur, tad ir diezgan bēdīgi, un, domāju, visaptveroša vai visplaši pieejama eitanāzija. Jo ir skaidrs, ka cilvēki dzīvos tik ilgi, ka aiziešana un savas dzīves izbeigšanas moments kļūs par vispār pieņemtu lietu lielākajam vairumam cilvēku. Kas šobrīd jau daudzās vietās pasaulē notiek, vienkārši par to varbūt nerunā Eiropā, bet tā kļūst par, teiksim, tādu ierindas pasākumu, manuprāt. Un ne tikai manuprāt. Resursi, tātad viņa nevienīgais sadalījums šai attīstībai. Klimats. Ir skaidrs, ka 40 gadu laikā izmaiņas ūdens līmenī lielā mērā izmaiņas iespējā iegūt lauksaimniecības produkciju, ietekmēs lielas cilvēku masas, un mēs redzēsim, ka, protams, teiksim, cilvēki no Āfrikas, kur iedzīvotājs skaits dubultosies, spiedīsies uz augšu neizbēgam kaut kādā veidā uz Eiropu, vai arī būs jārada mehānisms, kā viņi nevar tikt cauri Ziemeļāfrikai, teiksim, veidojot kaut kādu, teiksim, subzonu, relatīvi pārtikušāk, teiksim, lai lielākā mērā viņi tur aizkavētos, kā arī dažādu cilvēku viļņi velsies pāri šo te klimatisko kataklizmu rezultātā visā pasaulē. Tehnoloģija attīstība mēs atrodam visticamākais šobrīd, kad raķē uz ziemas laikā, respektīvi mēs izmantojam tehnoloģijas, kuras pa lielam balstās uz fundamentāli zinātnes atklājumiem apmēram gadsimtu atpakaļ un uz tehnoloģisko pilotojumu apmēram 50-60 gadus atpakaļ. Ir skaidrs, ka tas cikls ir izsmelts. Tas iPhones, lai cik viņš nebūtu brīnišķīgs, tajā pašā laikā ir principā tā pati kaste, ko Otrā pasaules karā padomju karavīrs nes sev uz muguras, kā īsviņu raidītāji. Viņš, protams, ir miniaturizēts, tur ir, teiksim, vairākas jaunas paaudzes un tā tālāk, bet tā ir tāpat tehnoloģija. Viņi ir izdzīti zināmā mērā līdz maksimumam, Moore's likums vairs nedarbojās, tas ir skaidrs, ka šobrīd jau ir kaut kur pasaulē ir jaunās tehnoloģijas, vai tas kvantu kompjūteri vai jaunās gēnu tehnoloģijas, biotehnoloģijas, bet viņas izmainīs mūsu dzīvi 40 gadu laikā neiedomājamā veidā, bet šobrīd ir tāds pārāuma punkts, kad zināmā mērā mēs iepriekšējās tehnoloģijas jau ir izsmēluši, bet jaunas nav iestājušās. Kas ir, un, protams, urbanizācija vispārēji tālāk, un arī, protams, viss šīs izmaiņas ietekmēs ģeopolitiku. Teiksim, ja Amerikas Savienotās valsts kaut kādā brīdī paliks lielākā mērā pašpietiekams enerģijas izpratnē, viņu interesi par tuvajiem austrumiem samazināsies, Ķīnas interesi par tuvajiem austrumiem pieaugs, attiecīgi tas ietekmēs procesus starp Izraēlu un Arābu valstīm. Dažādas cita veidojumi, kā piemēram attiecības starp Ķīnu un Krieviju, ir skaidrs, ka ja Krievijā ir tukša Sibīrija, kurai blakus ir absolūti pārapdzīvota Ķīna, un kur Ķīna uzskata, ka daļa no šīs Krievijas teritorijas ir viņas vēsturiskā teritorija, tad tas nozīmē, ka Krievijai ir jādod resursi par lētām cenām Ķīnai, lai Ķīna, teiksim, pacieš šo situāciju un lai tur neiestājās, un daudz citas tam līdzīgas lietas. Latvijai. Latvijas tās svarīgākās tēmas ir izglītība, demogrāfija un industrializācija, bet es par viņām nerunāšu, tāpēc, ka mums nav pietiekami daudz laika un arī nav vajadzīgs, par to daudz jau tiek šobrīd runāts. Bet, manuprāt, par ko es gribētu parunāt, ir pilsētas. Manuprāt, civilizācijas attīstība notiek pilsētās. Zinātnes atklājumi un sasniegumi nerodās laukos. Nekad nav radušies. Viņi vienmēr ir radušies cilvēku apmetnēs. Tur, kur notiek ideju attīstība un apmaiņa. Pilsētas asins prāts, pilsētas attīstība domāšana. Pilsētas ir civilizācijas kronis un izcilākais sasniegums. Latvijas lielākā vērtība ir Rīga. Mēs esam civilizācija Rīga. Protams, mēs mēģinām dažādu vēsturisku apsvērumu dēļ uzspiest Rīgai Latvijas vārdu. Popularizēt šo konceptu pasaulē svešu situāciju, gadsimtiem Rīgas vārds, tas ir zīmols, ka būs cilvēku attīstīt. Melnais caurums. Līdz ar to, manuprāt, ļoti svarīgs elements mūsu attīstībai, apskatāmajai nākotnē, ir tieši
attīstīt Rīgu. Rīgas attīstība, zināmā mērā, ir bijis, man liekas, vājais punkts. Varbūt viņu ir vairāk, teiksim, pēdējos 20 gados. Un Rīga ir savā ziņā šobrīd salīdzinoši nedzīva un tādā no centrā, tā kā zināmā mērā sabrukusi pilsēta. Tāpēc, ka mēs paskatāmies, tas, kas ir noticis, ir no padomju laikiem, aizbraucot militāru personām un teiksim, cilvēkiem, kas gribēja aizbraukt no Latvijas. Rīgas centrā ir tikuši atbrīvot šie skaistie jugendstila un lielie dzīvokļi, kas tika uzbūvēti principā no 1870. līdz 1914. gadam lielākoties, jo maz kas tika uzbūvēts 20. un 30. gados. Un šie dzīvokļi tika atbrīvot, cilvēki tika izmitināti jaunajos rajonos, ārpus Rīgas, kas faktiski nav Rīga. Un Rīgas centrs ir tā kā tāds izkurtējis sēns tārpains kātiņš. Ir 1 līdz 1,5 miljonam tukšu kvadrātmetru dzīvokļu Rīgas centrā. Rīgas centrs lielākoties dzīvo pirmā stāva līmenī. Ja mēs paskatāmies, pastaigājam, tad ir daudz netīru, tumšu, logu bez aizkariem. Ir maz māja, kas ir apdzīvotas lielākā un mazākā mērā. Labākā gadījumā pusapdzīvots šis centrs ir. Un, manuprāt, ir svarīgi atdzīvināt Rīgu, jo Rīga ir mūsu ekonomikas un civilizācijas spēcīgākais attīstības iespēja un centrs. Mēs dzīvojam starp bagātām valstīm, jo ar ko mēs robežojamies? Mēs robežojamies pilsētu izpratnē, tāpēc, ka konkurē pilsētas, nevis valsts šādā izpratnē. Mēs robežojamies ar Sanktpēterburgu, kas ir tuvākā, teiksim, tādas liela sakarīga pilsēta Maskava, Varšava, Minska, Stokholma, Helsinki. Mūsu centram tas ir mūsu robežas, cik tālu ir jābūt Rīgas ietekmei. Un mums ir jāatrod veids, kā atdzīvināt, apstādināt Rīgas sabrukumu, sarukumu un kā attīstīt gan ekonomiku, gan kultūru, gan civilizāciju šajā pilsētā. Un, manuprāt, tas ir jādara pavisam konkrēti, ir jāatrod ekonomisks risinājums, kā šos te dzīvokļus, šo te apdzīvojamo platību piepildīt ar cilvēkiem, kas grib dzīvot Rīgas centrā, kas negrib braukt ar mašīnām. Pilsētas mašīnām ir kļūdains koncepts, kurš principā ir beidzies arī augstāk minēto enerģijas problēmu pēc. Mums ir jārada pilsēta, kurā ir ērti dzīvot, staigāt, braukt ar velosipēdu, ir jāmazina stāvvietas skaits uz ielām, ir jālikvidē lielākā mērā vienvirziena ielas, ir jāapgrūtina mašīnām tādējādi, teiksim, uzkavēties un parkoties. Rīga nav nekāds parkošanās laukums. Ir katrā ziņā ne Rīgas centrs, ne skaistā Rīga. Ārpusē jaunajos rajonos šī te savā ziņā kroplajā Rīgā, kur cerams kādreiz būs jānospridzina, teiksim, kad beigsies šo māju termiņu, var attīstīt un likt mašīnas cik tīk. Un otra lieta ir azartspēles. Respektīvi, lielā mērā tas nekustamo īpašumu burbulis, kas notika, bija saistīts ar to, ka notika nekavēta un neierobežota azartspēļu attīstība. Viņi aizņēma vietas, labas vietas, pirmā stāva līmenī Rīgas centrā, pacēla nekustamā īpašuma cenas, īres cenas. Un kopumā nerunājot par to postu, ko tas nodara sabiedrībai, tas, lai padarītu un pieejamas vietas veikaliem, dažādiem interesantiem pasākumiem, kur, nodarboties ar tiešo tirdzniecību vai daudz ko citu. Jauniem cilvēkiem dzīvo šais dzīvokļos augšā un apakšā šajos pirmā stāva telpās iekārtot savus radošos birojus, veikals vai kaut ko citu. Ir pilsētas centra, iespējams vispār no pilsētas. Tas nav populāri, protams, starp cilvēkiem, kam tas nes naudu, bet es domāju, ka tas ir visas sabiedrības interesēs. Gan padarīt Rīgu dzīvu un attīstīt viņu, gan, teiksim, izdarīt tās lietas, lai Rīga būtu draudzīga, nevis dārga. Tāpēc, ka tā ir vienkārši kļūda, ko mēs esam 20 gadu laikā izdarījuši, pieļaujot, ka šis Rīgas centrs kļūst tik dārgs. Ar nodokļiem, ar nodevām, ar politiku mums ir jāizmaina šī situācija. Es ceru, ka tas notiks. Un katrā ziņā, kas ir tas, ko es šeit daru, ir varbūt tas pēdējais, ko es gribu pateikt, ir, ka tāpat kā Evelīna, man arī ir dzīvokļi Rīgas centrā un nekustamā īpašuma objekti un tā tālāk. Tas īstenībā man nav izdevīgi, tas, ko es saku. Bet es to saprotu, ka es gribu šeit dzīvot, bet es gribu, lai šeit var dzīvot labāk man bērni un man mazbērni. Un tāpēc es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi darīt pareizas lietas. Un tāpēc mums visiem kopā, pilsoniskajai sabiedrībai, visiem cilvēkiem, kam ir iespēja, tāpēc, ka viņiem ir intelekts vai arī līdzekļi atļauj, ja ir iespēja pacelties no tās vagas
ieraudzīt sakarības, ir par viņām jārunā un ir jāpalīdz darīt labas lietas, un tad, kad notiek sliktas lietas, ir par viņām jākliedz. Tas ir veids, kā mēs uzbūvēsim savu valstu, kurā mēs gribēsim dzīvot, un kurā mūsu bērni un mazbērni gribēs dzīvot. Tā kā es domāju, tas ir galvenais. Nezinu, cik pagāja laiks, bet man liekas, ka pietiekam. Es pilnīgi aizmirsu skatīties pulkstenī, Ģirta, piedod. 15. Jā. Tā kā mēs, protams, varam paturpināt vienkārši sarunas veidā. Tā kā droši jums radušies jautājumi, šos jautājumus drīkst uzdot arī iebildumu protestu veidā. Es skatījos Evelīnas sejā, tikko Ģirta sāk runāt, viņa kļuva arvien bažīgāk un bažīgāk. Tur gandrīz vai tā, es te tā un tu Ģirta šitā. Augusta beigās, nezinu, droši uz Molotovu-Ribbentropu paktu vai kā savādāk, sanācām kopā, sadavāmies rokās, un pēc tam bija kārtējais parakstīšanās punkts, kur varēja par kaut ko parakstīties, teiksim. Un cilvēki sapulcējās apkārt, un par ko šeit jāparakstās. Un tur bija jāparakstās par latviešu valodu. Tas atcīmēs bija 80. gadu beigās, kā par valsts valodu. Un pienāca klāt viens vīrs, kurš noteikti bija ļoti dzīves gudrs tajā brīdī un varošs. Viņš paskatījās, viņš saka, tas nekad nenotiks. Krievi to nekad nepieļaus. Ja? Nu, un tajā brīdī faktiski valsts jau bija pilnīgā sabrukuma stāvoklī. Teiksim, tā Krievija, kas viņam bija prātā. Es gribu teikt, ka tas, ar ko es cīnos un kas ir vajadzīgs, ir noņemt tabulu un paplašināt intervālu. Visu, ko es nodarbojos, es nesaku, ka man ir taisnība vai patiesība pēdējā instancē. Vienkārši es saku, ka ir jābūt diskusijai. Un šai diskusijai ir jābūt nevis tādu, kā viņu noteikuši lielzagļi vai idioti, bet tā kā, teiksim, kāda ir viedokļu dažādība mūsu sabiedrībā. Un es vienkārši pārbīdu šī intervāla augšējo robežu. Un te pēkšņi izrādās, ka var diskutēt par lietām, kurām vakar diskutēt nevarēja. Un kādam tas ir jādara. Neatkarīgi no tā, cik tas ir populāri vai nepopulāri. Ja kāds cits to darītu, es labprāt to nedarītu, jo tas man nepalīdz, protams. Nē, tas jautājums bija pavisam konkrēts, jo redzi, tajā brīdī ir kaut tāda lieta kā kritiskā masa. Tikko ir pietiekami daudz ļaužu, kas ir gatavi piekrist virzībai, virzienam, idejai, tās lietas attīstās daudz ātrāk. Vai tā kritiskā masa veidojas jau šobrīd? Mūsu politiskā šobrīd sistēma ir tāda, ka lēmumu pieņemšana notiek lielā mērā, salīdzinoši konsensuāli. Respektīvi, tajā brīdī, kad lielākā sabiedrības daļa akceptē, ka tam ir tā kā jānotiek, tad tas arī tā kā notiek. Iepazīstoties tuvāk ar valsts pārvaldu un vispārējo, tu redz, ka tur ir ļoti labi un gudri cilvēki, bet ir skaidrs, ka labu politiku nav iespējams šobrīd Latvijā, vai katrā ziņā ir ļoti maz ko iespējams radīt labu politiku šī valsts pārvaldē un aparātā. Labai politikai ir jārodās pilsoniskajā sabiedrībā. Viņi ir jārada cilvēkiem ārpus politikas, kas kaut ko saprot, kas ir speciālisti šajā lomā, viņiem ir jāsaņemās un jāuzņemās pilsoniskā drosme, par šīm tēmām jādiskutē. Un uzņēmējiem un cilvēkiem, kas var jāvelta savs laiks, jāinvestē, uzņēmējiem ir jāmaksā nauda, ir jāpiesaista speciālisti, viņiem ir jāmaksā un ir jāizveido kvalitatīva politika. Un tad šī kvalitatīva politika ir izveidota. Jārīk semināri, jāizdod grāmatas kā savādāk. Tad ir jāvokalizē caur iespējamiem mēdījiem šis viedoklis un ir jāmaina sabiedriskā doma. Vienkārši jārunā. Un tad pareizās idejas uzvarēs. Ja cilvēki vēl joprojām ir nobijušies no padomju laika kaut kādā veidā un skatās un nevar atrast izēju, tad tiem cilvēkiem, kam ir spēja, ir jāpalīdz citiem šo izēju atrast un šīs diskusijas uzsākt. Arhitektiem, pilsētbūves un attīstības speciālistiem par to ir jādiskutē. Es vienkārši saku, ka tas nav normāli, ka mūsu skaistā Rīga, ka šeit šie miljonus kvadrātmetru ir tukši un ir daudz jaunu ģimeņu, un Rīga uzplauktu un viņai pieaugtu turismu potenciāls. Viņa būtu daudz dzīvojamāka. Un tas atbilst visām tām tendencēm, kas notiek. Pilsētas ir ekoloģiski labākas. No enerģijas patēriņa viņas patērē mazāk enerģiju un tā tālāk. Ir jācīnās ar aizspriedumiem, kas ir sabiedrībā, un jālikvidē. Un tas ir jādara, un tajā brīdī, diemžēl, te jāatsaucās, kā saka, uz masu slepkavām, un jāsaka, kā Ļeņins, idejas kļūst par spēku, kad viņas iekaro masas, bet ja viņas nav nosauktas, tas ir latviešiem, tas ir folklorā. Ezera krita zemē, tad, kad viņas nosauc vārdā. Lietas ir jānosauc vārdā. Burtnieks nosauc, un viņš nokrīt. Un tāpat tās ir šeit. Ja mēs par to nerunāsim, tas taču nenotiks. Man tagad uzreiz praktisks dabas jautājums. Par ko man jābalso nākamajās pašvaldības vēlēšanās? Es domāju, ka jautājums ir nevis par ko balsot. Viss šī pilsoniskās sabiedrības rosībai būtu jānoved pie tā, ka paliek grūtāk, kad paliek neiespējamāk veikt sliktu politiku. Lai kas tur būtu. Vienmēr būs maniakāli tipi, kas gribēs būt pie varas.
Vienkārši ir jāierobežo viņu iespējas darīt muļķības. Un jāpasaka viņiem priekšā, par cik viņi nezina, kas ir jādara pa lielam. Ir jāuzņemās drosme un jāpasaka, kas ir jādara. Bet tam ir jābūt nevis kaut kādā veikšķēšanas stilā, teiksim, komentāru stilā, bet tam ir jābūt ar piedāvājumiem, ar konkrētu politiku. Tātad konkrētiem nodokļiem. Nākam kopā un runājam. Paskatāmies, kā to darīja Toronto, citas uzplaukstošas un labas pilsētas, kā viņas to ir darījušas. Kā viņas ir mainījušas un uzlabojušas dzīves apstākļus šajās pilsētās. Labi. Jautājumu, lūdzu. Droši. Jautājums par to, ka es pilnīgi piekrītu tev, ka vajadzētu dzīvot Rīgā, vajadzētu apakšā taisīt birojas un radošās darbnīcas, bet visas lielās pilsētas pamatojās uz kaut kādu ražotni. Kas ir vajadzīgs, lai tā lielā pilsēta tiešām izaugt? Vai tās ir rūpnīca, vai tās ir kaut kāds ražotnes, vai tā ir industrija? Jāražo, kas Rīgai būtu? Nē, skaidrs, ka ekonomikas attīstība notiek tikai un vienīgi caur reālo ekonomiku. Un tas nozīmē, ka ražošana un radīšana eksportam un importa aizvietošana ir tas, ar ko mums jānodarbojās, un vienkārši mums nekāda cita nav. Mēs esam izmantojuši, zinām, mērā pirmos 20 gadus visu Latvijas nacionālo bagātību kā tādu, teiksim, naudas izsmidzinātavu, kā tādu naudas mašīnu, teiksim, ja, un aizņēmušies zem šīs bagātības un to pa lielam ēduši. Bet tagad nav cita ceļa, kā ražot. Un skaidrs, ka tam ir jānotiek arī Rīgā. Bet šī te 21. gadsimta ražošana jau nav milzīgi rūpnīcu korpusi ar kūpošiem melniem skursteņiem un 3 vai 30 tūkstošiem darbinieku, kas tur ierodās. 21. gadsimta ražošana ir kaut kas, kur 100, 200 un 300 darbinieki jau ir daudz. Un ir ļoti daudz, kas notiek līdz tiem, teiksim, 100 darbiniekiem. Ja? Un vidējais izmērs Latvijā 250-300 darbinieki, tas ir liels uzņēmums salīdzinoši. Un mēs skatāmies šobrīd, paldies, jau labu laiku, es domāju, Latvija var, un mēs visi saprotam, Latvijā var un Latvija dara daudzas sarežģītas attīstītas lietas. Ir Latvijas uzņēmumi, kas ir vadošie savā nozarē, pasaulē, klusām, bez, teiksim, muldēšanas un bez teiksim, visādas iznešanās. Ja? Un skaidrs, ka tas arī notiks. Un tas turpina notikt. Un arī tas, protams, ka notiks un ir jādara Rīgā. Rīga ir pilsēta, kas pirmā darīs kaut kādas eksporta lietas un importa aizvietošanu. Pēc tam, pēc kāda brīža, tas nobirs uz mazākām pilsētām un pāries uz leju. Izdzīvos tikai tās vietas, kas ražos. Tā vai citādā veidā. Pirmkārt paši priekš sevis, bet arī priekš pasaules. Preces un pakalpojums. Paldies. Man būtu jautājums tāds, ka šobrīd mēs runājam par to, kā to vajadzētu darīt, jeb kā to ir citi darījuši, tādā vēsturiskā izpratnē. Es gribētu pajautāt, kā ir šobrīd ar mūsu vērtīgāko resursu, cilvēku resursu, pēc fakta. Masu līdzekļi saka 40% zem nabadzības līmeņa. Kā ir ar šo, nevis par to, kā vajadzētu darīt, bet ar to, kas mums ir. Kāds ir jautājums? Kas ir jautājums? Jo konstatējot to, kas mums ir, tad mēs varētu iet nākamo soli, kā to darīt. Jebkurā gadījumā, kas ir vajadzīgs šiem cilvēkiem, ir vajadzīgs darbs. Un darbu ir jārada. Un darbu rada pilsētas. Pilsētas ir labākais civilizācijas izdomātais mehānisms jauna darba radīšanai. Līdz ar to ir jāattīsta pilsēta, ir jāattīsta šī pilsētas civilizācija, protams, vienlaikus ar industrializācijas politiku, ar adekvātu izglītības politiku, jo ja mēs ražojam cilvēkus, kuri ir labi gultu klājēji, mums ir jādara divas lietas. Cilvēki, kas var strādāt šo darbu, un darba vietas, kur šie cilvēki var strādāt. Un skaidrs, ka šobrīd, teiksim, lielā mērā 20 gadus tas tādā veidā nav noticis. Un kas mums notiek? Mums ir cilvēki vietās, kurās nav un nebūs darba, bet mums nav cilvēku vietās, kur ir un ir vajadzīgs darba spēks. Piemēram, Rīgā. Rīgā bezdarbs faktiski ir dabiskā bezdarba līmenī vai pat zem viņa. Tas pats ir vēl virknē citu pilsētu. Bet toties mums ir 100 000 lieku cilvēku laukos, kuriem tur nebūs darba. Tāpēc, ka tas nav iespējams šiem cilvēkiem. Mēs nevaram aizvest Rīgu uz katru lauku sētu. Ja to nevar izdarīt Vācija un Šveice, tad, manuprāt, ir jābūt kretīnam.
lai uzskatītu, ka to izdarīs Latvija. Nav tādas naudas. Pat Krievija to nevar izdarīt, kur darbojās pēc cita ekonomiskā modeļa, kur vienkārši izrok no zemes, pārdod, iegūst naudu daļu nozogu un pārējo izdala. Mums šī resursa nav. Visa nauda ir jānopelna. Un kādam jāsamaksā nodokļos. Un tāpēc tam ir jānotiek racionāli. Un racionāli to ir darīt pilsētās. Ne tikai racionāli, bet vislabākais, kā to izdarīt. Pavisam precizējot vienkārši, mums, diemžēl, vairāk nav laika, ir pēdējais jautājums, bet precizējot par tiem laukiem runājot, tu vari ģirt apsolīt, ka pēc šī modeļa, kādu tu zīmē, lauki neizmirs un nebūs tā, ka viss aizaugs ar zāli vai ne, vai ķīnieši sabrauks vietā? Ja ķīnieši šeit brauks, tad mēs dzīvosim labi. Pirmkārt, otrkārt, viņi nebrauks uz laukiem, bet dzīvos mūsu skaistajās pilsētās. Tāpat kā viņi to mēģina darīt un galvenokārt dara Ķīnā. Nevajag iedomāties, ka kāds no kaut kurienes nesīsies vienkārši šeit darboties mūsu pierobežā, laukos. Ja? Lauki kļūst tādi, kādi viņi var būt. Respektīvi, ar lielāku vidējo saimniecības izmēru, tam pa vidu būs arī salīdzinoši mazas saimniecības. Tās, kas piegādās Elīnai un mums citiem, kas gribēs pirkt šo te pārtiku ar pievienoto vērtību, un, teiksim, kurš būs 20, 30, kas rados dažādi veidi garšaugus, audzēs strausus, visādas citādas, teiksim, lietas. Būs dažādība. Nebūs, teiksim, tikai lielsaimniecības, bet skaidrs, ka saimniecības vidējais izmērs tuvosies 250 hektāriem. Nu, padomājiet, Latvijā ir 1 miljons hektāru apstrādājums zemes. Latvijas laikos bija gandrīz 2 miljoni, tagad miljons ir, teiksim, pārvērties droši vien te vai citu veidu meža zemēs. Bet viņi varētu nolīst, ja, bet šis miljons, ja mēs sadalām uz 250, kas ir apmēram tas vidējais, uz ko konverģē, tad mēs iegūstam 4 saimniecības uz 1000, un attiecīgi mēs iegūstam 4000 saimniecības šāda izmēra Latvijā. Labi, skaidrs, ka būs mazās saimniecības, būs vairāk nekā 4000 saimniecības. Cik šajā 250 hektāru saimniecībā, jūsuprāt, ir vajadzīgs cilvēku? Ar tiem dieru traktoriem un ar visu to pārējo tehniku, kas tur ir. Ar kaltēm. Nu, jums ir taču šīs saimniecības šobrīd, kurām ir pa 1000, 2000 hektāri. Cik tur ir vajadzīgi cilvēki? 5, 10, 15, reiz 2, reiz 3 ar teiksim, visiem ģimenes locekļiem. Nu, mums tā vai citādi nav vienkārši tur šie cilvēki vajadzīgi. Vai arī, kā tas notiks, un kā tas noticis citās vietās, cilvēki atnāk uz pilsētu, pilsēta rada darbu, viņi paliek turīgāki, un viņi atļaujās otro māju laukos uzturēt, kur viņi arī papildus atļauj nopelnīt citiem cilvēkiem, vai arī viņi izveido sev tādu darbu pilsētā, kurš atļauj viņiem, teiksim, 3 vai 4 vai 5 dienas nedēļā nebūt Rīgā, bet dzīvot tur, kur viņi grib dzīvot. Bet šis darbs un šī civilizācija rodās pilsētās. Un, nu, tie, kas runā kaut ko citu, vienkārši nav informēti un atsakās spītīgi redzēt faktus. Paldies. Pēdējais jautājums, lūdzu. Bet jautājums. Es tā ļoti īsi, ja, ņemot vērā, jūs vienmēr, un kā esiet pazīstams cilvēkiem un sabiedrībā, ja, kā investīcija banķieris, ar to jūs vienmēr asociēties. Tajā jūs stāstā, kas izraisīja tādu īpašu interesi un tādu jautājumu, ja, bija tas, ka jūs minējāt vārdu eitanāzija. Un tā ļoti īsi. Es gribētu saprast, kā jūs stādaties priekšā šī pakalpojuma saņemšanu. Tas ir iedzīvotāji dosies uz polikliniku? Ļoti, protams, neizvēršot plaši. Ja? Nē, es vienkārši atceros stāstu, ko es dzirdēju. Akadēmiķis Radiņkungs stāstīja, ka viņš bija bijis slimnīcā, ja nemaldos, Holandē. Viņš bija, nu, tātad normāli slimnīcās arī pārtikušajā Eiropā ir 2 vietas. Viņam, nu, dažādu iemeslu dēļ nav vienas vietas palātā, pat, teiksim, lai citur maksāt, lai ko darīt, principā ir 2. Un viņš dzīvoja kopā ar kādu, es neatceros, 80 plus gadu večiņu, kura bija nolēmusi tā vai citādā veidā šo pasākumu veikt. Un viņš vienkārši stāstīja, ka viņam bija ļoti smagi, jo viss tās kundzes, teiksim, ģimenē daudz 10 cilvēku sastāvā ieradās, no viņas atvadījās, viņš, es neatceros, ka viņš minētu, ka viņi bija kaut kādā veidā īstenībā termināli, bet droši vien, nu, realitāte, tā ir realitāte. Ja mēs to neredzam, tas, ja šobrīd attiecās uz vienkārši tajā brīdī. Šīs dienas bērni, mūsu bērni dzīvos vidēji, ja nebūs globāls kataklizms, pasaules karu un tam līdzīgi, faktiski gandrīz līdz 100 gadiem. Viņi strādās vismaz 50 gadus. 50 gadus būs darba mūžs, teiksim, maniem bērniem, kas tagad beidz augstskolu. Ja?
ņemot vērā šīs problēmas ar uzturēšanu vispārējo, tas nozīmē, ka lielākam, gan arī visiem cilvēkiem būs audzēji, gan arī visiem cilvēkiem būs dažādas vecuma demences slimības. Ir pilnīgi skaidrs, ka liela daļa cilvēku, saprotot šo neizbēgamo perspektīvu, lai cik lielā mērā mums izdotos attīstīt dažādas medikamentus, lai to cīnītos. Pagaidām katrā ziņā tā tendence ir, ka šis skaits turpina pieaugt. Sabiedrībai paliekot bagātākai un novecojot, pieaug tos cilvēku skaits, kas grib atrisināt savu mūžu beigas apzinātā veidā. Tā vienkārši, un tas nav mans izdomājums. Tas vienkārši arī fakts. Aprūpe tieši tāpat, uzņem apgriezienus un var uzturēt varbūt to cilvēku, ja viņš kaut kā tās būtu. Tas ir izvēles jautājums. Tā nav, teiksim, valsts sociālā programma, teiksim. Vai paldies, Ģirt, par mierinājumu. Ģirds Rungainis.